Labdien! Mēs pārunāsim par tādu speciālu iespēju, kur ir iebūta Facebookā piedāvājumi. Šī ir ļoti laba lieta, pieņemsim situācijās, kad jums ir savs internetu veikals, jums ir noteikts preču daudzums, un no tām precēm jāatbrīvojās. Pieņemsim, jūs vēlaties uztaisīt kādu speciālu atlaidīti, bet pie nosacījuma, lai to visi redz, tādu uztaisīt reklāmu. Ļoti laba iespēja piedāvā Facebooks, uztaisot šādu piedāvājumu, kuru varēs redzēt jūsu lapas skatītāji personas. To mēs varam izdarīt sadaļā pie lapām. Pieņemsim mums, IT kantoris, mēs gribam pievienot tādu nosacītu reklāmu. Lai pievienot reklāmu, mēs spiežam angļu versiju offer, latviešu valodā tas iespējams būs piedāvājums. Atvērsies sekojošs loks, kurā jums vajadzēs pēc iespējas visu aizpildīt. Šitajā vietā jums būs norāde uz vietu, kur atradīsies jūsu preci. Konkrēta cilne. Mūsu variantā tas ir stības. Tālāk mēs norādam veidu, kā atspoguļosies atlaide. Var norādīt procentos, var norādīt kā noteiktu summu, pieņemsim naudu. Mēs paņemsim procentos. Šeit mēs norādam pašu vērtību procentos, pieņemsim, mēs vēlamies tirgot mūsu preci par 20% atlaidi. Nākošajā rogā mēs redzēsim virsrakstu. Virsraksts, lūk, tiek parādīts. Lūk, šeit. Šeit ir virsraksts. Un rakstot šeit, kur man ir kursors, mainās arī virsraksts. Pieņemsim, mēs gribam uztaisīt 20% atlaidi. Mainās arī virsraksts. Tālāk mēs pievienojam aprakstu. Apraksts ir pašā augšā. Parād tur. Pieņemsim, uzrakstīsim arī atlaide. Nākošajā vietā, ko mēs varam izdarīt, pievienot bildi. Bilde būs redzama šeit. Lai pievienot bildi, mēs piežam šeit, atvērt, viņa tiek augšu pielādēta un tiek parādīta šeit. Tālāk mēs norādam speciālo vietu, līdz kuram ir mūsu akcija. Pieņemsim, viņa šodien beigsies 23:59, norādot šodienas datumu. Varam arī norādīt speciālu atlaides kodu, kuru varēs ievadīt pie pirkuma. Pieņemsim, mums būs 20 atlaide. Lūk, šitā iztīsies. Jā, tas ir vienalga. Šitā mums iztīsies pats offers, piedāvājums. Ir arī iespēja apskatīties viņu, kā viņš iztīsies mobilē versijā. Principā nekāda atšķirība nav. Lai viņu saglabātu, mēs spiežam šeit. Pēc dažām sekundēm tam vajadzētu parādīties. Lūk, arī pats piedāvājums. Te ir parādīts, cik stundas vēl ir līdz piedāvājuma beigām. Konkrēti apraksts, kuru mēs norādījām. Un atlaide, kurai piesieta klāt pie paša nosaukuma. Kā arī promokods, kuru var nokopēt. Tas automātiski tiek kopēts. Konkrēti šitā mēs varam viņu spiest patīk, komentēt, dalīties. Varam uzbūstot viņu par noteiktu naudas summu. Bet to mēs, protams, tagad nedarīsim, mums nav naudas. Protams, mums arī to nevajag darīt. Kā arī varam redzēt šitā piedāvājuma statistiku. Spiežam šeit un atrodam mūsu konkrēti publicēto reklāmu. Šeit varēs redzēt visu, cik jums ir nokomentējuši, cik jums ir uzspieduši patīk, cik postojuši, cik šērojuši. Visu kā vajag. Es ceru, šī lieta jums ļoti stipri palīdzēs, reklamējot preci. Paldies par uzmanību. Ar mani filmē Raivo Ivnovs un pats es esmu Antons Ivnovs.